Tad mēs turpinam, jā? Man te... Ko dari? Zums, kas bija. Tad, jā, ja īsāka pastaiga vairāk pa punktiem kaut ko darīt, tad šitā mēs varam špagot jau atkal augšā. Ja vairāk tā kā laiks pietiek un vairāk var pastaigāties, tad tur var turpināt ceļu pa labi. Nākam risku brauksim uz laukiem, jāņem Kaspars līdzi. Tad mēs varam uz soliņu iestiprināties. Jā, iestiprināšanās punktiņš. Un tur jau pa kreisi atkal redzams tas saules paviljons. Tur aiz kokiem. Tā kā viss tepat. Nekur tālu. Uz to mazo tiltiņu jāaiziet. Viņš tā taisnā nevar. Vasarā varēs. Vasarā varēs, man liekas. Man tu varbūt tikai nofilmēt, vai ar visu gājām, tad var... Pietiek. Čia redzam attālumā. Nu jā, tagad pa ziemu tā kā ir tādi celiņi, kādi ir. Ja kaut kādi tiltu pasākumiņi, tad teikt, pa laikam šitādi mazi tiltiņi, ja nemaldos, kaut kādi vairāk ir. Nāks tuvāk vasara, varēs saskaitīt. Lūk, šitādi mazi tiltiņi pāri Urdziņai. Vairāki kā viens bija, man liekas, kādi 3. Nu, to tad mēs domājam, tad kaut kādā vienā mirklī vasarā, iespējams jūs abus divus vai vismaz tevi, Kaspars, paķert līdzi un tad izstaigāt tā nopietnāk bišķiņ. Tad, man liekas, pirmajiem iespējām šitas jau ir diezgan skaidri te. Jā, pa lielam to vešanas pasākumu taisīsim to šitā. Jā. Nu un re, kur tas sākuma punkts, kur sākām, tā kā, jā. Nav daudz staigāšana. Beigts filmēt, pietiks. Un re, kur jau ir ceļš atpakaļ uz mašīnu. Pa lielam šāda ir mūsu versija, tā kā, nu par šito parku tad ņemties, cik nu tur jāņemās. Labi, tad jau pagaidām. Jā, pārējais sakos.